Esiet sveicināti Latvijas mācās 2. sezonas 3. epizodē. Esmu traktorā, aizmugurē sējmašīna, ir īstais zirņu sējas laiks. Un šajā sērijā pēc pastāstīsim, kas ir jāņem vērā pie zirņu sējas. Ejam! Čau, Rita! Īstais sējas laiks, ejam apskatīt zirņu lauku, kas jāņem vērā. Ejam. Jā. Oskar, mēs tagad ejam par jau apsētu zirņu lauku. Cik svarīgi ņemt vērā ir, kas ir pirms tam audzis? Jā, Rita, Latvijā zirņus parasti mēs ejam tādās kultūraugu augu mājās, kur daudz dominē kvieši. Tā kā, principā, labi sastādātās lauks ir tas pats galvenais, kas jāņem vērā, priekšaugs. Vēlams, ka nav bijuši pākšaugi iepriekšēji auguši. Tā kā, protams, te būs vislabākie graudaugi, vai nu kaut kāda ziemas kvieši vai vasaras kvieši, kas iepriekš bijuši. Un lauks ir aparts. Citu noteikumu īpaši nav zirņiem. Bet kā ir ar herbicīdu lietošanu kviešos, vai tas kaut kādu pēcietekmi var atstāt? Jā, jāņem vērā. Tiešām paskatīties savās lauku vēsturēs un paskatīties, vai tam herbicīdam, ko lietot iepriekš, tīpaši graudaugos, nav kāda pēcietekme uz pākšaugiem, ziņiem vai pupām. Paldies par atgādinājumu. Tas tiešām ļoti būtisks faktors. Un kāds ir ekspertu viedoklis, cik bieži varētu sēt pākšaugus pēc pākšaugiem? Vienmēr iesaka nebiezāk 4 gados, bet mēs sakam, ka reizi 6-7 gados tā ir droši, tad mēs ilgāk laika termiņā neuzkrāsim kaut kādas kaitīgas organismus, kaitīgas vai slimības. Tā kā reizi 7 gados saimniecībā, kas ir 12%, rupi runāt apmēram, tā kā nevajag daudz sēt. Latvijas zirņu programmas vadmotīvs ir zirņos ir nākotne. Un ja mēs tā filozofiski skatāmies, tad zirņu ražas nākotne ir atkarīga noteikti no sēklas kvalitātes. Kā tu domā? Jā, kvalitātes sēklas materiāls, kā mēs agronomi, un to mēs ļoti labi izzinām, ka kvalitatīva sēkla ir viens no tādiem pamatelementiem labai, stabilai ražai. Un zirņu sēklas kvalitāte ir ļoti svarīga, kā jau visiem materiāliem. Tā kā tai jābūt ir vēlams certificētai, tīrai, rādītājiem bez citiem piemaisījumiem, kas pat ļoti būtiski. Latviešu tautas tradīcija vēsta par to, ka zirņus vajag sēt 100. dienā. Tas ir pamatots ar to, lai zirņi nebūtu tārpaini. Bet kā ir agronomiski mūsdienās? Vai tiešām 100. diena ir būtiskākais faktors izvēloties sējas laiku? Jāsaka, Rita, ka mēs to zinām, ka klimats ir mainīgs un tie pavasari mums arī agrāk. Kādreiz varbūt 10. aprīlis bija tiešām, kad zeme bija gatava, bet mēs esam tagad jau marta beigās, aprīļa sākumā lauks ir gatavs. Galvenais nezaudēt mitrumu, kas mums ļoti svarīgi pēc sēklas sadīgšanas. Zirņiem vajag lielu mitrumu daudzumu, lai viņi labi sadīg. Tāpēc tiklīdz lauks ir gatavs, nekavējieties, sējam iekšā, nevajag aizkalpēt un arī neiesiet jēlos, kā saka, dubļos. Jā, tas zirņiem ļoti nepatīk. Bet kā visiem augiem arī noteikti zirņiem ir svarīgi mitrums, bet arī siltums. Kā ir ar šo augsnes temperatūru? Tas arī jāņem vērā, vai tas ir otršķirīgi? Es teikšu, ka tas varbūt šajā brīdī ošķirīgi labāk ir viņi iesēt laicīgi, tāpat lēni dīkst. Un tiklīdz atgriezīsies siltums, tā zirņi, kā saka, žiparīgi sadīgs. Jo mūsu darbs dzen darbu, tā kā iesēt zirņi, protams, lēnāk dīkst, kad ir vēss, bet jau nekas nenotiks vēsākā augsnē. Gaidīs siltumu un sadīgs. Tad principā par ātru nevar iesēt, bet ir lielāks risks, ka par vēlu, ja? Kad šis augsnes mitrums varētu pietrūkt. Mitrums ir daudz svarīgāks kā varbūt temperatūras tieši šajā brīdī, jo tagad katram paliks siltāks un zirņi mazās attīrības stadijās pacieš arī nelielas salnas. Bet, lai viņi sadīgtu, vēl vajag nedēļu, tā kā tad arī būs daudz siltāks. Paskatāmies, šie zirņi ir sēti tieši pirms nedēļas. Paskatāmies, kāda ir viņu attīstība pat reizi. Uz un cīnus paraksim. Sēti pirms nedēļas, tātad tas bija pirms aprīļa pirmajās dienās, jā. Tāpēc izmantojam lāpstiņu, citus instrumentus. Svarīgi Rita ņemt vērā ir tieši šo te sējas dziļumu, jo, kā redz, dziļākos slāņos ir pietiekoši mitrums, lai zirņi labi sadīgtu, un arī šeit augsne ir bijusi labā kondīcijā, nav bijusi ne par mitu, ne par sausu. Mēģinām atrast kādu zirnīti.
Kur ir? Jā, zirnis ir sācis nedaudz piebrist, vai ne? Piebrist, jā. Tad jā, viņš gaida siltāku temperatūru, reku zirni ir. Nu, redz, kas tas, kas vēl jāņem vērā, zirnis nedrīkst iesēt pārāk sekli, lai tieši vienmērīgā sadīkst, jo zirnis var cēt līdz pat 5-6 centimetri, nevajag baidīt. Šeit augsne vidēji smaga, tā kā šeit tie 4 centimetri, kas arī ir, tas ir, es domāju, ļoti labs sējas dziļums, tā kā patiesībā, zirņi drīzāk baidās no pārāk saklas sējas, ja. Viņi briestot arī var nedaudz pacelties uz augšu augsnītē un sākt uzsūkt mitru un beigās varbūt pat var izkalst, ja. Labāk, lai viņš dziļāk nedaudz atrodās un labāk sadīkst. Un Latraps ir patreiz iesējis zirņu izmēģinājums, kur pētīsim arī zirņu izsejas normas dažādos variantos. Bet kāda ir tavuprāt optimālākā, tā pēc prakses skatoties izsejas normu? Jā, tiešām mums izmēģinājumi par izsejas normām vēl kā saka, tiek ierīkoti, un mēs pie tā tuvākajos gados noskaidrosim, kas labākā izsejas norma. Patreiz praksa rāda, kad arī Latraps veids izmēģinājums iepriekš, kad 100 sēklas uz kvadrātmetru ir tas pats pagaidām labākais rezultāts rāda, bet praksa rāda, ka ne mazāk par 100, un ir saimnieki, kas sēja pat 110, 120 sēklas kvadrātmetru. Jo, ja zirņi uz augu viena kvadrātmetra ir nedaudz vairāk, viņi labāk viens ar otru saķerās, un tas ir risks, ka viņi mazāk valdrēsies, ko mēs arī tuvākajā laikā noskaidrosim izmēģinājumos. Kā ir, Oskar, ar izsejas normu? Kas jāņem vērā ir, lai to aprēķinātu? Lai labi aprēķinātu izsejas normu, tad jābūt ir 1000 graudu masai, lai zinām, cik rupi zirņi ir, dīgtspējai, ko certifikātā redzēt. Un laukdīdzībai, kādi jums arī parasti pieņemiet 95–80%, un tīrībai sēklas. Tie galvenie rādītāji. Un aprēķina formulu skatieties ekrānā. Izmantojiet to. Tas ļoti būtiski, jo sēkla, kā mēs zinām, nav lēta pareizi rit. Vai svarīga ir arī augsnes sagatavošana? Mēs runājam par mitrumu, mēs runājam par siltumu, bet ir arī vecais labais teiciens, kad zirņu sēkla, bet es pieņemu, jebkura sēkla mīla cietu gultiņu un mīkstu seciņu. Kā to saprast? Jā, tā cietā gultiņa nozīmē, ka lai augsnē būtu apakšā pietiekoši mitrums, un mitrums labprāt pārvietojas pa tādiem neizjauktiem kapilāriem. Jā, tur ļoti svarīgi, ka zirņi guļ labā kontaktā ar smalkākiem šiem te augsnes kapilāriem. Tāpēc tā cietāka gulta nozīmē, ka tur labāks mitruma kontakts ir. Dots nozīmē, un to būtu jāņem vērā, jo vienmērīgi sadīkšanas mums ļaus daudz efektīvāk tālāk rīkoties ar augu aizsardzības pasākumiem, herbicīdiem, un pie nogatavošanās, pie attīstības, pie ziedēšanas sākuma. Tas būs ļoti būtiski, lai vienmērīgi sāk dīgt. Tad, principā, tavs vērtējums, ka šeit ir izdarīti visi optimālie priekšdarbi, lai būtu labi zirņu raža šogad? Jā, kā mēs redzam, arī sējums ir pievelts, kas ļoti būtiski. Šāds sējums, ka bija ārts, augsts tomēr bija salā ģirdena, un arī nokrišus pēc sējas nav bijuši nokrišana, tāds nozīmīgs, ja tuvākā laikā nesola, un tā pievelšana ir šajā gadījumā tiešām labs lēmums, bet tajā pašā laikā, ja smagas augstas un mitras, gluži noblietēt arī zirņiem nepatīk, ka pārāk daudz ir noblietēts šis te sējums, bet artos laukos pievelšana būtu ļoti noderīga tieši šiem te sēklām, kam vajag ļoti lielu mitrumu daudzumu, lai labi sadīgtu. Tātad, Oskar, kur ir galvenie aspekti, kas jāņem vērā pie zirņu sējas? Pirmkārt, pārbaudiet, vai nav kaut kāda herbicīda pēcietekme atkarībā no tā jūsu priekšauga, tas obligāti jāpārbauda. Otrā lieta ir kvalitatīvs sēklas materiāls. Ja tas ir ar certifikātu, tad tas garantē mums
bez piemaisījumiem, ar vienmērīgu izlīdzinātu sēklas materiālu. Treškārt, tiklīdz augsne ir gatava, tā veicam zīņu sēju, lai saglabātu mitrumu un arī būtu pietiekuši gan silts. Un ceturtkārt, parēķināt izsējas normu sēklu mūsdienās ir dārga. Izsējas normu aprēķina formulu skatieties mūsu video. Esmu izrunājuši, kas jāņem vērā pie zirņu sējas. Zirņu sēja ir veikta. Tuvākos kopšanas darbus, kas ir auga aizsardzība, kā cīnīties ar nezālēm, kaitēkļiem un iespējams arī slimībām, sekojiet līdz mūsu nākošajās Atraps mācās sērijās. Lai veiksmīga sezona!